Dievs mudina viņus atteikties no tevis. Ej uz nākamo vietu. Tas, ko tu dari par velti, nāk atpakaļ vairumā. Tu tiec atraidīta no cilvēkiem, kuriem būtu tevi jāpieņem. Jēzus pavēl autoritātē. Jēzus mācekļiem deva autoritāti. Sūtīja viņus uz nākamo vietu. Tu tiec sūtīta no Dieva. Tas viss, kas notiek tavā dzīvē, tu tiec sūtīta. Jēzus mācekļiem lika nokratīt putekļus no kājām, izejot. Jēzus mācekļiem teica, ka būs vieta, kur jūs dosieties, izbērsiet savu sirdi, dvēseli viņiem, dosi tiem labestību, mīlestību, dosi par brīvu, bez jebkādas sagaidīšanas atpakaļ, un tie tevi noraidīs. Dievs vēlas, lai tu atdod Dievam savu noraidījumu, jo tam nav nekāda sakara ar tevi. Viņi noraida Dievu. Šobrīd daudzi pāriet uz šo nākamo vietu, uz šo jauno vietu, un Dievs mudina viņus atraidīt tevi, jo šī atraidīšana, kuru tu nes, nepieder tev, Dievs saka. Tā atraidīšana, kas ir uz tevi, ir viņu noraidīšana no tevis, bet tam nav nekāda sakara ar tevi. Tas ir par to, ko Dievs dara tavā dzīvē. Dievs zina bēdas, Dievs zina, kas tika izdarīts, ko tu devi, un Dievs saka, ka viss, ko tu dari, nav izniekots. Tas nāk atpakaļ pie tevis šajā jaunajā sezonā. Šajā laikā tas būs pavairots un nāks atpakaļ pie tevis. Pāri tam vairāk kā saproti. Bēdas, skumjas, kas ir tavā sirdī, Dievs to redz un saka, nokrati to nost, nokrati tos putekļus nost no savām kājām un dodies. Dodies uz nākamo vietu. Tā ziņa, ko tu nes sevī, tiks saņemta šajā nākamajā vietā, un viss, ko tu noliki, darīji šajā vietā, nāk pie tevis atpakaļ Jēzus vārdā.